Esi sveicināts ikdienas maizes kanālā, kur mēs pētām dažādas bībeles tēmas, kas attiecas uz mūsu praktisko dzīvi. Vispirms es vēlos no visas sirds pateikties jums par atbalstu. Es pateicos tam kungam par visu un, protams, arī jums par interesi skatīties video un jūsu uzticību. Es aicinu jūs turpināt šo atbalstu, daloties ar šo kanālu ar saviem draugiem un ģimeni, lai arī viņi varētu gūt labumu no šiem video. Šodien mēs aplūkosim, kā sagatavot veiksmīgu gada budžetu. Es padalīšos ar kādiem padomiem, kā paredzēt, ietaupīt un veiksmīgi sasniegt savus finanšu mērķus. Šajā videoklipā mēs dalīsimies ar savu budžetu, savu pieredzi ar mērķi palīdzēt jums kontrolēt savus izdevumus, paredzēt neparedzētus izdevumus un kā ietaupīt, lai jūs vadītu ceļā uz finansiālo brīvību, ko ik viens ir tik ļoti pelnījis. Es aicinu jūs pierakstīt un praksē pielietot šos padomus, kas ļaus jums ņemt kontroli pār savām finansēm un palīdzēt jums sastādīt savu gada budžetu. Pirmkārt, kāpēc budžeta sastādīšana ir tik būtiska? Dievs mums atgādina 1. Jāņa 3:18. Bērniņi, nemīlēsim vārdiem, nedz ar mēli, bet ar darbiem un ar patiesību. Šis pants mums māca, ka ir vajadzīga aktīva un konkrēta ticība ar rīcību, kas izpaužas mūsu ikdienas darbos un uzvedībā, nevis tikai vārdiskos apliecinājumos. Tas ir piemērs tam, ka mums ir atbildība pret sevi un citiem, lai sasniegtu mērķus, ko esam sev izvirzījuši, un būtu uzticami Dieva bērni. Dievs dod mums atbildību pārvaldīt finanses, kas mums ir šodien. Ja mēs šo uzticēto atbildību pildīsim ar godprātību, centību un gudrību, tas apliecina mūsu uzticamību un spēju, ka mums var uzticēties. Šādā veidā Dievs mums var uzticēt daudz lielāku atbildību un lielākas vērtības, ne tikai materiālā, bet arī garīgā ziņā. Mateja evaņģēlijā 25:21 apliecina šo nozīmi un saka sekojošo. Labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs pār mazumu. Es tevi iecelšu pār daudzumu, ieej sava kunga priekā. Stabila gada budžeta sastādīšana ir daudz vairāk nekā tikai skaitļu un plānoto izdevumu saraksts. Tas ir stratēģisks ceļvedis, karte, kas ved jūs cauri visam gadam un arī dzīvēi, lai sasniegtu jūsu finansiālās ieceres. Tu varbūt jautāsi, ar ko man sākt? Lai sastādītu budžetu, tev ir jāsāk ar šiem soļiem. Mērķu nospraušana, finanšu un ikdienas mērķu noteikšana, izvērtējiet savus ienākumus, uzrakstiet un analizējiet izdevumus, salieciet izdevumus par kategorijām, plānojiet savu gadu atbilstoši izdevumiem. Tagad mēs detalizētāk iztirzāsim katru soli, tāpēc pierakstiet. Pirmais solis – izvirziet savus mērķus. Izvirziet skaidrus finanšu mērķus, piemēram, uzkrāt naudu kādam lielākam pirkumam, atmaksāt parādus, izveidot drošības fondu. Ietveriet šos mērķus savā budžetā. Lai palīdzētu jums noteikt finanšu mērķus, es iesaku jums vienu no mūsu iepriekšējiem videoklipiem, kā izvirzīt mērķus un pie tiem pieturēties. Tagad, kad esat izvirzījis sev konkrētus mērķus, pāriesim pie nākamā posma. Tātad otrais solis – novērtējiet savus ienākumus. Sākumā uzskaitiet visus savus ikmēneša regulāros vai neregulāros ienākumus no tādiem avotiem kā alga, papildus ienākumu, pabalsti. Ja ienākumi ir mainīgi
vai esat pašnodarbināta persona, mēģiniet noteikt realistisku vidējo rādītāju. 3. solis. Uzskaitiet un analizējiet savus izdevumus. Tas ir vislabākais veids, kā noskaidrot, ko un cik daudz jūs tērējat katrai kategorijai. Tātad paņemiet bankas konta izrakstus, vismaz 3 iepriekšējos mēnešus, un kases čekus, ja maksājat skaidrā naudā. Pierakstiet visus savus izdevumus un to summas. Ir 2 veidi izdevumi. Regulārie izdevumi, kurus jūs maksājat katru mēnesi un kura summa ir vienāda, un mainīgi izdevumi, kas mainās katru mēnesi, kuru summu jūs vidēji aprēķināsiet, lai varētu prognozēt šos izdevumus. Piemēram, 3 mēnešu degvielas izmaksas varētu būt 120 eiro, 150 eiro, 183. Vidēji tas būs 151 eiro. Kas būs summa, ko plānot nākamajiem mēnešiem. 4. solis. Sakārtojiet izdevumus pa kategorijām. Analizējiet savus izdevumus un nosakiet katru izdevumu veidu un atbilstošās kategorijas. Pie pastāvīgiem izdevumiem ietilpst mājoklis. Viss, kas saistīts ar to, tas varētu būt kredīts, īre, elektrība, gāze, apkure, īpašumnodoklis, komunālie maksājumi vai kādi citi izdevumi, kas ir ikmēneši. Ikmēneša abonementi, internets, telefons, Netflix, Amazon Prime, Shopify, sporta zāle, transports, kābeļu televīzija, avīzu un tā tālāk. Apdrošināšanas, ja to maksājiet katru mēnesi, tā varētu būt automašīnai, mājoklim, veselībai vai kāda cita apdrošināšana. Bankas komisijas maksas, ja jums ir tās ikmēneša maksas vai ceturkšņu maksas. Bērna auklīt, bērna ēdināšana skolā. Mainīgie izdevumi. Pie mainīgiem izdevumiem ietilpst pārtika, apģērbs, veselība, mājsaimniecības preces, dārs, mājas remonts, celtniecība, apdare, transporta līdzekļi, remonts, apkope, nodevas, degviela, atpūta, vaļasprieki, mājdzīvnieki, dāvans, biznesa izdevumi un ziedojumi. Viena no kategorijām, ko mēs iekļāvām, tie ir nodokļi. Nodokļus var ieguldīt atsevišķi atkarībā no tā, vai maksājums veicat katru mēnesi vai dažus mēnešus gadā. Ieguldījumi, nekustamā īpašuma un finanšu ieguldījumi, dzīvības apdrošināšana, kriptovalūta, kā arī jūsu uzkrājumi un citi ieguldījumi. Nākamā kategorija tai ir nodrošināšanas fondi. Mēs to esam izveidojuši, lai uzkrātu zinām naudas summu priekš mūsu brīvdienām, kursiem vai apmācībām, datoru aprīkojumiem un informātikas izdevumiem. Un pēdējā kategorija ir citi izdevumi, kuros mēs iekļāvām dažādi. Šis saraksts nav pilnīgs, jums tas būs jāpielāgo atbilstoši jūsu izdevumu veidiem, vajadzībām un finanšu mērķiem. Pēdējais solis, 5. Plānojiet savu gadu atbilstoši izdevumiem. Tagad, kad esat apkopojis visus savus izdevumus un noteicis kategorijas, tagad jums ir jāsadala mēneša izdevumi, lai varētu plānot savu gadu atbilstoši izmaksām. Dažus gada izdevumus var sadalīt vienādi pa 12 mēnešiem, bet citiem, piemēram, brīvdienām, var būt nepieciešami īpaši ikmēneša uzkrājumi, piemēram, kādus mēnešus pirms ceļojuma. 3 padomi plānošanai. Pirmkārt, neaizmirstiet plānot neparedzētajiem gadījumiem un uzkrājumiem. Neaizmirstiet daļu savu budžetu atvēlēt uzkrājumiem, neparedzētiem gadījumiem un ilgtermiņa mērķiem, piemēram, pensijas uzkrājumiem, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, nākotnes projektiem. Šīs summas būtu jāiekļauj jūsu plānotajā gadā un mēneša izdevumos.
Salīdzinājums ar ienākumiem. Šis ir 2. punkts. Kad esat sadalījis savus gada izdevumu mēneša izdevumos, salīdziniet tos ar saviem mēneša ienākumiem. Pārliecinieties, ka jūsu ienākumi vai drošības līdzekļi sedz visus plānotos izdevumus. Ja tas tā nav, iespējams, jums būs jāsamazina atsevišķi izdevumi vai jāmeklē veidi, kā palielināt savus ienākumus. Meklējiet arī Dieva gribu šajos jautājumos, piemēram, samazināt abonementu, Netflix vai mainīt tālruņa operatoru, kas nav tik dārgs. 3. punkts. Korekcijas un pārskatīšana. Budžets nav statisks. Ir svarīgi to pārskatīt regulāri, katru nedēļu, katru mēnesi, lai pārliecinātos, ka jūs turaties uz pareizes ceļa. Ja nepieciešams, veiciet korekcijas, pamatojoties uz izmaiņām jūsu izdevumos un ienākumos laika gaitā. Uzraugiet savus mēneša izdevumus salīdzinājumā ar plānoto budžetu. Tas palīdzēs jums savlaicīgi pamanīt jebkādas neatbilstības un nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas, lai izvairītos no finanšu nelīdzsvarotības. Tagad es jums parādīšu mūsu budžetu. Šis budžets atspoguļo mūsu pašreizējo dzīvesveidu. Es iepazīstinu ar mūsu mēnešu un gada budžetu šim jaunajam gadam. Jums tas būs jāpielāgo atbilstoši vajadzībām, izdevumiem un finanšu mērķiem. Tabulas augšpusē esam izvietojuši mēnešus un gada kopsummas aili, kurā tiek atspoguļota visu mēnešu izdevumu summa katrā kategorijā un apakškategorijā. Kreisajā pusē ir ieņēmumi, pastāvīgie izdevumi, mainīgie izdevumi, nodokļi, ieguldījumi un citas kategorijas. Ailē tieši pa labi no tās ir apakškategorijas mūsu izdevumiem, uzkrājumiem un dažādiem jautājumiem. Pastāvīgajiem vai mainīgajiem izdevumiem ir noteikti vidējā summa, kas sadalīta pa mēnešiem. Taču daži no mūsu izdevumiem ir jāsadala pa noteiktiem mēnešiem, bet citi ne. Piemēram, apdrošināšanu. Mēs esam izvēlējušies maksāt reizi gadā, jo, ja maksājam pa mēnešiem, tad kopējā summa iznāk daudz dārgāka. Februāra un novembra mēnešos esam nolēmuši īstenot to, ko esam nosaukuši par taupīšanas mēnesi. Šajos mēnešos cenšamies pēc iespējas mazāk patērēt mainīgo izmaksu kategoriju. To var redzēt mainīgo izmaksu starpsummā. Šajos mēnešos 265 eiro un 275 eiro salīdzinājumā ar vismaz 400 eiro citos mēnešos. Līdzīgi kā fizisko gavēni, arī finansiālo gavēni var izveidot, lai iegūtu pārliecību un kontroli pār sevi un savām finansēm. Attiecībā uz līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem šī kategorija atbilst mūsu projektiem. Piemēram, ikgadējām brīvdienām, mācību kursiem vai mūsu biroju vai datora aprīkojumu uzlabojumiem. Padomājiet par šiem līdzekļiem, neparedzētiem gadījumiem, ja arī jūs vēlaties atlicināt naudu kādam konkrētam projektam, kas jums ir sirdī. Zem video aprakstā bez maksas atradīsiet mūsu budžetu, kuru varat personalizēt pēc saviem ieskatiem. Droši pievienojiet krāsas vai pielāgojiet formātu, tā, lai tas būtu jums vispiemērotākais. Vizuālais noformējums ir svarīgs, lai tas būtu pievilcīgs, lai jūs vēlētos to aizpildīt vai iepazīties ar to bieži. Es ceru, ka šie padomi jums noderēs, lai veidot savu budžetu, lai jūs varētu plānot savu gadu un sasniegt savus finansiālos mērķus, vienlaikus saglabājot uzticību Dievam.
Paldies, ka noskatījies šo video līdz beigām. Es esmu pārliecināta, ja jūs sāksiet pielietot šos padomus kā maizi savā ikdienas dzīvē, šie padomi nesīs jums bagātīgus augļus. Aicinu jūs ar komentāriem dalīties ar saviem padomiem vai ieteikumiem, kā izveidot labāku personīgo budžetu, lai palīdzētu kopienai augt un mācīties kopā. Aicinu tevi abonēt, nospiest pogu patīk, lai atbalstītu kanālu. Paldies un uz drīz tikšanos!